Tā, šodien es tevi aicināšu uz savu mazo mājas spā rituālu. Šeit man ir sauniņa, bago sauna blakus, taču vispirms es pastāstīšu par mazajiem darbiņiem, kas jāizdara pirms tam. Pirms tam mēs noteikti izdzeram ūdeni. Glāzi, 2 glāzes vismaz. Mēs ieejam dušā, mēs kārtīgi nomazgājamies, mēs noņemam kosmētiku, mēs noņemam visas rotas lietas. Un tikai tad mēs sagatavojam sauniņu darbam. Tas, ko vēl tu vari izdarīt, tu vari parūpēties par saviem matiem un savu seju. Es šoreiz izvēlējos matu augšanas eļļiņu ar rozmarīnu no silmučiem, iesmērēju kārtīgi matu saknēs, jo saunā atvērsies poras un eļļiņa ļoti labi iedarbosies. Un pēc sejas tīrīšanas es uzliku tādu ļoti labu serumu. Nu tad tagad darbs ar sauniņu. Taisam vaļā sauniņu, rādīšu, kas ir iekšā. Šeit būs tādas vietiņas, kur varēs izbāzt rokas ārā. Tā tas izskatās no iekšpuses. Šeit ir ierīce, kas rādīs grādus. Te ir uz zemes paklājiņš ar nefrītiem. Te sānos ir iestrādāti turmalīni. Un šeit es uzklāšu tādu biezāku kokvilnas dvielīti, lai man visi sviedri satecētu tajā dvielītī. Tad slēdzam tagad sauniņu iekšā. Skatāmies šeit. Tātad šeit tiek rādīta temperatūra un šeit būs laiks. Es ieslēdzu laiks. Laiks standartā ir 60 minūtes un es uzreiz ieslēdzu arī pēdas, lai man siltu pēdiņas atsevišķi. Es uz mirklīti tagad aiztaisīšu ciet, kamēr es pati sagatavošos iekšā kāpšanai. Nu ko, esam iekšā. Tagad svarīgi zināt, ka iekšā ir 2 metāla stienīši. Viens iet pa apakšu, kas notur taisnu karkasu, otrs iet šeit gar sāniem. Mēs to stienīti paceļam uz augšu un ieliekam te tādā gropītē. Man šeit tagad ir tāds metāla stienītis, lai te visa tā māja turās. Un paskatāmies, kas mums ir šeit. Un te pultiņā es redzu, ka man ir temperatūra jau 57 grādi un laiks atlicis 52 minūtes. Tagad es visdrīzāk ielikšu austiņas un klausīšos foršu mūziku vai kādu foršu raidījumu noskatīšos un baudīšu 40 minūtes ar sevi. Vēl ir viena svarīga lieta. Tātad iekšā uz krēsla man ir uzklāts kokvilnas vai nu audums vai paladziņš, kur visi sviedri satecēs iekšā. Savukārt šeit man ir aplikts dvielītis, lai nenosmērē šo te maliņu. Un tāpēc pēc tam visiem citiem mājiniekiem viss būs ļoti forši un tīri. Katrs nāk ar savu paladziņu un dvielīti, ko aplikt ap kaklu. Paskatāmies, cik grādi, kas notiek. Tā, tagad mums ir 65 grādi, es esmu iekšā 29 minūtes un ir ļoti, ļoti karsti. Es izslēgšu pēdiņas ārā, lai pēdiņas vairs nekarsē. Es jūtu, ka man viss tek tā tik superīgi. Labi, ka ir ūdens, noteikti paņemat ūdeni.
Un ap šo laiku varbūt, ka gribas atvērt vaļā lodziņus svaigam gaisam uz kādu brītiņu. Nu ko, es jūtu, ka es lēnām tuvojos finiša taisnei. Jā, tā arī ir. Parasti 15 minūtes pirms beigām es kāpju ārā, es noslaukos, jo dušā mēs vairāk pēc saunas neejam, tāpēc mēs mazgājamies pirms iešanas saunā. Tātad es kāpšu ārā, noslaucīšos, uzvilkšu kaut ko foršu, ērtu, no dabīga materiāla, jo ir cilvēki, kas turpina svīst vēl pāris stundas pēc šādas procedūras, bet man laikam iztek ārā viss jau šo 40 minūšu laikā, jo tiešām man pilītes es jūtu pa degunu, teku un pa muguru un pa vēderu un pa visurieni. Pēc tam es aiztaisīšu sauniņu ciet un atstāšu viņu dezinficēties. Tātad sauna nav pašiem nekā jādezinficē, mēs viņu atstājam uz dabīgo augstāko temperatūru, ieslēdzam atpakaļ pēdu paklājiņu, atstājam uz 65 grādiem un sauniņa pati dezinficējās 10 minūšu laikā, un pēc tam var iet kāds nākamais ģimenes loceklis, ja ir tāda vēlēšanās. Pēc tam noteikti padzer ūdeni, vismaz glāzi ūdeni vajag izdzert. Tas, ko es darīšu, es izdzeršu gan ūdeni, gan attīrošo tējas pulveri, jo šādas svīšanas terapijas procedūras ir ārkārtīgi brīnišķīgas, ir īpaši atslodzes laikā, attīrīšanās laikā, gavēņa laikā. Būtībā laikā no rudens līdz pavasarim, kad ārā ir vēss un mitrs, tas ļoti patīk mūsu imūnsistēmai, mūsu nervu sistēmai un varēsiet celties nākamajā rītā enerģijas pilni.